Vēlos jums pastāstīt par to, kas notiek sievietes ķermenī pēc dzemdes spirāles ievadīšanas. Dzemdes spirāle ir kontracepcijas līdzeklis, kas tiek ievadīts sievietes dzemdē caur dzemdes kakla kanālu. Ievadot spirāli dzemdes dobumā, fizioloģiskie procesi netiek pārtraukti. Tas nozīmē, ka sievietei katru mēnesi plus mīnus cikla vidū notiek ovulācija, jeb nobriedušās olšūnas iziešana ārpus olnīcas kapsulas. Respektīvi, katru mēnesi ovulācija turpina notikt un iespēja apaugļoties pastāv. Tas nozīmē, ka olšūnai ir iespēja satikties ar spermatozoīdiem un apaugļošanās var notikt. Apaugļošanās parasti notiek olvada distālajā galā, kad olšūniņa iziet ārā no olnīcas kapsulas, un šeit viņa sastopās ar spermatozoīdiem, kas ir nonākuši sievietes ķermenī dzimuma kontakta laikā. Apaugļotā olšūna, jeb zigota, migrē uz dzemdes dobumu. Šī migrācija, šis laiks ir apmēram 5 līdz 6 dienas. Pēc 5–6 dienām apaugļotā olšūniņa, jeb jaunā dzīvība, nonāk dzemdes dobumā, un šeit viņa implantējas vienā vai otrā dzemdes sienā, un grūtniecība tālāk var progresēt. Ja dzemdes dobumā atrodas spirāle, tad šī apaugļotā olšūna nonākusi līdz dzemdes dobumam nespēja implantēties dzemdes dobumā, jo tur atrodas svešķermenis, kā arī dzemdes dobumā veidojas hronisks aseptisks iekaisums, un sievietes organismā esošās šūnas makrofāgi atpazīst apaugļoto olšūnu kā infekcijas perēkli. Kā arī pastāv teorija, ka olvadu peristaltika jeb kustīgums ir izmainīts, kā rezultātā olvadu kustīguma dēļ apaugļotā olšūna dzemdes dobumā nonāk stipri ātrāk par 5–6 dienām, kad dzemdes dobums vēl nav gatavs uzņemt šo grūtniecību, un līdz ar to grūtniecība aiziet bojā. Reizēm tomēr gadās, ka grūtniecība ar visām šīm grūtībām tomēr iestājas un implantējas dzemdes dobumā, tad seko nākamais moments, ka tas varētu traucēt tālākai grūtniecības attīstībai un nekad nav zināms grūtniecības iznākums, kā arī pastāv lielāks spontāno abortu risks. Mēs esam par dzīvību, tāpēc neatbalstam šo kontracepciju.